Mākslinieka darbs ir vientuļš un ļoti individuāls, kad ikdienā apstājas instrumenti, ir klusums. Taču mēnesi ilgā simpozijā Pedvālē telniekiem bija iespēja izbaudīt, ka klusums nav ne brīdi. 4 starptautiski mākslinieki atzīst, ka pašas skulptūras simpozijā ir otršķirīgas. Simpozijas ir cilvēcības skola. Sanāk kopā dažādi cilvēki, katrs no citas valsts, katram sava reliģija un skatījums uz pasauli, taču ir iespējams kopā sarunāties. Tas simpozijā ir galvenais. Simpozija organizators, telnieks Ojārs Feldbergs, saviem kolēģiem devis brīvību tēmu izvēlē, un nosacījums bijis tikai viens – darbam jābūt personiskam. Zviedru mākslinieks apspēlē dabas tēmu un pašas Pedvāles stāstu, ka savulaik šeit bijis varžu pilns, bet neviena. Un šī ir vardes atriebība. Šis ir cilvēks, bet šī varde, manuprāt. Jo vienmēr, kad veidoju mākslas darbu, tajā ir vieta interpretācijai. Šis ir mans stāsts, bet skulptūra varbūt izdzīvos 1000 gadu. Un tad katram skatītājam būs sava ideja. Un pilnīgi katrs stāsts ir pareizs. Bet latviešu mākslinieks Kristaps Andersons veido pašeksistenciālu darbu. Man šobrīd ļoti tuvu ir ūdens tēma, kuģi un tādas lietas. Un tad viņā simbolistiski atveidosies tāds tēlains kuģis, bet viņš nevis peldēs pa pļavu, bet pa debesīm otrādāk. Bet viņš vairāk ir tieši domāts tam, lai pievērst uzmanību momentam dzīvē, kurā tu esi. Telnieki no Zviedrijas, Japānas, Lietuvas un Latvijas darbi sāk augusta sākumā, un tas noslēdzies. 4 nedēļas ir intensīvas, taču mākslinieki tam bijuši gatavi. Es esmu profesionāls telnieks un vienmēr domāju, kā izmantoju savu laiku, tāpēc 3-4 nedēļas skulptūras radīšanai ir pietiekami. Man ir 75 gadi, un ja es par daudz strādāšu, es taču nomiršu. Latvijas laukakmeņi, kas pārtapuši skulptūrās, paliks Pedvāles mākslas parkā un bagātinās ainavu. Pašlaik viņi īslaicīgi atrodas tajās vietās, kur viņi ir izvietoti, bet katram tiks piemērota vieta, izveidot postaments, pamats iebetonēts, lai viņi turpinātu dzīvi jau šeit Pedvālē. Šobrīd Pedvāles mākslas parka kolekcijā ir jau ap 200 darbu, bet šovasar ar kultūras ministrijas atbalstu izdevies to papildināt vēl ar 4 Latvijas telnieku darbiem, kas parāda, cik akmens var būt dažāds. Un arī pats augusts Pedvālē bijis ļoti ražīgs, jo mēnesi ir Latvijā un Talsu novadā sasmelto iedvesmu, kas pārtapusi mākslas darbos, noslēguši arī vairāki starptautiski rezidenti. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.